Godātie deputāti, strādājam ar dokumentu 2974 Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu, to, ko mēs pazīstam kā CETA. Labrīt. Lai iet ar tad. Labrīt, deputāti. Ir tāda lieta, ka pagājušo nedēļu es atbalstīju šī tirdzniecības nolīguma tālāku virzību. Bija gan prasība par to, lai šī CETA tiktu arī skatīta Tautas saimniecības komisijā, par ko jūs visi draudzīgi nobalsojāt pret. Ir pagājusi nedēļa Latvijas mediju telpā, principā, Ojāra Kalniņa, Ērika, tas arī ir tā kā akmens jūsu lauciņā. Es nobalsoju pagājušajā nedēļā par virzību, tāpēc, lai jums būtu iespēja Latvijas iedzīvotājiem skaidrot šī CETA nepieciešamību. Latvijas mediju telpā tika skaidrots viss kaut kas. Es uzzināju, ar ko es braucu, ko es daru, kas es esmu, ko tik es neuzzināju. Bet par CETu Latvijas mediju telpā es neuzzināju, Kalniņa kungs, iti neko. Tas nozīmē, ka arī ļoti daudz citi Latvijas iedzīvotāji nav uzzinājuši par CETu. Jums ir šodien klepus, jūs esat aizsmacis. Latvijā mums ir Altums, mums ir LIA, Latvijas Investīcijas attīstības aģentūra, bet Kanādā ir eksporta banka. Varbūt daudz to nezina, bet tiešām Kanādā ir eksporta banka, kurai budžets ir 43 miljārdi dolāru. Un tagad padomājiet, tiek akceptēta šī CETA, un, protams, ka viņi tiks akceptēta, jo vairākums jau tā ir atbalstījis to lietu, un Ojārs Ēriks Kalniņš, aizsmacis, teiksim, nākamreiz, kad būs pēc pāris gadiem, viņš jau nepirks vairāk Latvijā ražot pretklepas sīrupu. Viņš pirks Kanādā ražot pretklepas sīrupu. Jo mums nebūs arī šis te lobby likums un nebūs viss te pārējais 43 miljārdi. Es jums izsaku aizrādījumu atsaukšanās uz oponenta veselības stāvokli pēc kārtības ruļa nav pieņemama. Es esmu slims. Es pirkšu Kanādas sīrupu. Es pirkšu Kanādas sīrupu, jo viņš būs šeit nolabēts no visu pusēm. Un ir tā, ka tad jau, man jau nebūs iespēja Latvijas nopirkt, jo ir tāda lieta, ka viņš nebūs aptiekās pieejams, jo viņš būs ielabēts no Kanādas. Un tā ir tā lieta, ne tikai runājot par klepus sīrupiem. Tā būs arī ar mazajiem uzņēmējiem. Nav bijusi šī sabiedriskā diskusija gan mediju telpā, Ojāra Ērika Kalniņa, jūs būtu jāiet un jāskaidro, jo jūs esat tas vienīgais no ārlietu komisijas, kurš ir šis tā teikt, pirmrindnieks. Tautas saimniecības komisija nav šajā lietā iesaistīta. Līdz ar to sabiedrība ir nobažījusies par to, ka būs šie te visi ģenētiski modificētā pārtika un tā tālāk. Nav jau skaidrots. Tas, ka man šobrīd šeit jūs, Lejiņa kungs, sakat, un es ar jums nesarunājos, saka par to, ka... Debatējiet bez sarunāšanās ar zāli, jūs nematīgi Varbūt jūs manā vietā nākat debatēt. Tātad debates, vai vēlties beigt debatēt? Es atvainojos, Munetes kundze, taču mazlietiņ kaut kādu respektu izrādiet, lūdzu. Tātad, Kaimiņa kungs, vai jūs turpināsiet debates atbilstoši kārtības rulim, vai jums izslēgšu mikrofonu? Jā. Es turpinu debates. Līdz ar to... Paldies, tad turpiniet debates. Nē, pauzes ir laba lieta. Līdz ar to es nevarētu šobrīd atbalstīt šo tālāko tirdzniecības nolīgumu gājumu uz priekšu uz otro lasījumu, jo jūs vienkārši neesiet skaidrojuši to lietu. Jūsu uzdevums bija skaidrot. Nevis šeit vienkārši nobalsot, jā, ejam tālāk. Tas, ka Dombrovs kungs saka, te uzreiz par to, kad ir kaut kāda Krievijas pozīcija, Kremļa pozīcija, atvainojiet. Var arī tā to interpretēt.